Kāpēc tu piekriti gleznot Madonas plenērā šogad? Tāpēc, ka man patīk gleznot no dabas, un man ļoti patīk Madona. Patīk gleznot. Tagad ir tāds smags laiks, tieši tāds glezniecisks. Jāizmanto iespēju. Jāizmanto iespēju, jā. Māksliniekam jāparāda šodienas Latvija, un plenēri tas man ir vislabāka iespēja to parādīt. Dzīves ritms ir tik straujišs, un plenērs ir tāds brīdis, kad tu vari tiešām veltīt laiku tikai gleznošanai, tevi pabaros, un tev ir iespēja izstādīties, un tā, tu esi prom no mājām, un ir tā tiešām forša iespēja, un arī glezniet tas, kas paliks. Varbūt pat ilgāk nekā šīs video. Vai mēs paši? Mēs paši, protams, jā. Nē, redzēsim, kas jau notiks, bet vienā brīdī var izslēgt internetu, bet tā informācija ir tas mans radošums, viņš var saglabāties ilgāk. Nu jā. Kāpēc tu pieteicies gleznot plenērā? Es skroloju Instagramu, un tur man bija tā reklama, ka notiek Open Calls plenēram, un es pieteicos. Cerēju uz laimi, man paveicās. Man patīk tie plenēri tā vasarā. Mazpilsētās padzīvot kādas dienas vai nedēļu, tā justies, radoši kaut kādā ziņā. Bet nē, man ar Madonu ir jau senas saiknes, tāpēc, ka es esmu dzīvojis Madonā kādreiz senos laikos. Un tāpēc arī Madonu gribējās, jā. Jā, īstenībā. So, Živile, why you are here? I am here because you invited us, and I'm happy to be here. I'm here mostly to relax and enjoy and to take part of this happening, this event. I love plein airs. I don't have a lot of experience of it, but few. But always when I go to some plein air with a group of people I know or I don't know, like in this case, it's always very nice experience. So, Lina, hi. How are you? Why you are here? Yes, how you get here? I'm very glad here. I feel okay. I'm painting outside. It's very nice and very good company. Very well
whole plein air is organized. So thank you very much. I'm happy. I like that I have spare time and possibility to paint, because in everyday life I cannot do this for a long time, but here is everything planned, organized, and we are free just to paint or visit city or see nice places. So I'm very glad of being here, and so I don't know. Šeit, netālu nav matu, un tas ir mūsu pilsēta, tātad skaisti pilsēta, un atbrauc mani draugi arī uz planētu. Tāpēc, ka mēs esam mākslinieki, un tas ir un mūsu darbs. Мы глазнаем. Каждую неделю. Это по-русски. Это как образ жизни, в принципе, это даже не так. Tā. Mēs domājam, ka būs lietus, bet mums ir skaista natūra, Kristīna. Viņa sava, aura, sava atmosfēra. Kāpēc jūs pieteicāties plenēram? Tāpēc, ka man patīk piedalīties plenēros. Un tāpēc, tas ir jauki, ka kāds organizē plenērs. Māksliniekiem tomēr tā ir iespēja strādāt, to ikdienas rūpes kāds paņem, un to var atdoties tikai tā glezniecībā. Tas ir, un pie tam vēl ir citi mākslinieki, kas ar tevi blakus strādā. Tas ir tāds veicinošs, tāds iedvesmojošs, un līdz ar to tas ir labi, ļoti labi, kāds organizē plenērs. Parasti piedalās visos plenēros, kur vien iespējams piedalīties. Man ļoti patīk plenēri, bet tieši tāpēc, kad gleznot, jo patiesībā es varētu arī mājās, bet ir iespēja satikt kolēģus, apmainīties domām un tā teikt pieredzēm un visu pārējo. Tas tāds izkāpšana mazliet arī ārpus komforta zonas, bet viss tā kā paplašina un padziļina to profesionālo kaut kādu darbu un pieredzi. Kā jūs jūtaties šodien šeit? Ļoti labi. Ļoti labi. Vakar bija ļoti silta diena, bet patiesībā saulē nemaz nav tik vienkārši ir gleznošana. Un vispār man patīk labāk gleznot, kad ir kaut kādas noskaņas. Vai tas būtu vakara gaismas vai negaisa mākoņi. Es būtībā katru vasaru cenšos piedalīties kādā plenērā. Kad ir darbs tev telpās visu laiku, un ka man vajag kaut kādu telpu detoksikāciju. Un ļoti. Jo pats jau nekad, tā liekas, kas tad var jau aizbraukt uz laukiem un kaut ko pagleznot. Pats jau sevi tā nekad nesorganizējis. Ja? Mūžīgi būs tas, ja, un būs visādi citi darbi. Te būs tā tas dīķītis, kas pie NLO skulptūras, te būs tā taka, kur tiešām brauc visu laiku staigāt cilvēku un bērndārznieki iet, un viņiem izrādās tā taisnā taka. Un šodien pat arī atpeldēja viena pīle. Tā kā pīles ir Madonā. Gribēju atlicināt darbā kopā ar brīnišķīgiem māksliniekiem. Tas vienmēr ir iedvesmojoši.
Kas jūs saista vispār plenēros? Man personīgi vairāk daba, būšana ārā un dabas vērojums. Ilglaicīgs, jo ikdienā varbūt nesanāk.